es to sapratu, neteikšu, kurā mirklī, cik tas bija stulbi, bet tajā vakarā, es nezinu, vienkārši baigais pārgalvīgums ienāca. Bija tā, ka tu saprati, Dievs, vārds, ir kaut kur, es nezinu, jālec purvā bļāviens, un mēs visi to darījām. Visi bijām pie viens tajā mirklī, visiem acis zīpsnēja, mēs esam izdarījuši labu darbu, bet pat neiedomājieties, ka bļāviens šī bija vienīgā svētdiena, pēc kuras tas bija viss stulbāk izdarīt. Un tieši tad mēs to izdarījām, Mērfija likums. Plus ir jāpadomā arī par to, ka Dejām mēs esam 2 mēnešus, un dažkārt vienkārši te pietrūkst gaisa telpās. Un smadzenēs, kad mēs tiekam ārā, sajiet pārāk daudz gaisa. Beidz. Nu, ko beidz? Tu bļādi spēcīgi meiteni. Netraucē darbu. Tad viss, ja mēs traucējam, tad viss. Man nav problēma tagad kaut ko savākt un iet ārā. Nelepojamies ar savu rīcību, bet kas izdarīts. Diemžēl laiku vairs apakaļ nevar pagriezt. Un ko es varu teikt? Es nezinu, ar kuru galu mēs tajā brīdī domājām, bet tas bija kaut kāds vilnis uznācis, kad vienkārši uzsprāgām. Un tikai pēc tam darījām. Kaut gan es neesmu no tiem cilvēkiem, kas vispirms dara un tad domā, bet šoreiz tiešām tā bija, kad es pirms darīju un tad es domāju. Man tiešām par to ir kauns. Es sevi pēc tam paskatoties apakaļ, es sev jautāju, kāpēc. Kad es tā neesmu, es sevi nepazinu vienkārši. Es gribu pateikt to, ka man ir baigais kauns par to, ka mēs tā izdarījām, kad es tā izdarīju. Runāšu tikai par sevi, nevis par visiem kopā. Un es ļoti gribu atvainoties saviem vecākiem, jo viņiem ir kaut kādā veidā kauns par manīm. Bet, es domāju, ka jūs apzinieties, ja man kāds no vecākiem tagad skatās, vienos māma, to, kad, ja tas notiktu ārā, protams, ka nekas tik traks nebūtu, bet kad es to izdarīju televīzijā un tā, ka varbūt tas izskatās ļoti nežēlīgi, bet es gribu pateikt, ka ar mani viss ir kārtībā, es strādāju, es tagad saprotu mērķus, kādēļ es tā esmu, un ja tev ir kaut kādi kreņķi, tad nekreņķējies, jo viss būs forši.